Sveiki, mani sauc Ieva, un es jau vairākus mēnešus esmu pievērsusies svaigiešanai. Un pavisam nesen radās doma, ka es varētu to visu dokumentēt mazā blogā par to, kā man iet. Un šajā procesā man palīdzēs Dārta, kura ir kameras otrā pusē. Halo! Halo! Šī doma man radās tādēļ, ka ir pagājuši jau mazliet vairāk kā 2 mēneši, un pēkšņi es jūtos, ka man vajag kaut kādu atbalstu, nezinu, kaut kādus cilvēkus, kuri arī to pašu dara un ar kuriem es varētu tā kā pārunāt kaut kādas radušos jautājumus vai notikumus. Es skatījos ļoti daudz miljonus video no Amerikas, no Krievijas. Diemžēl no Latvijas neatradu nevienu. Atradu draugos dombiedru grupu svaigēšana. Pāris reizes mēģināju tur kaut ko uzrakstīt, neguvu gandrīz nekādu atsaucību. Tie cilvēki laikam ir jau pārcēlušies uz laukiem un paši audzē siltumnīcā savus tomātus. Un tādēļ es izdomāju, ka es pati radīšu savu kompāniju un radīšu šo blogu, lai citiem cilvēkiem, kuri arī varbūt ir uz šī ceļa, viņiem būtu varbūt iedvesma vai kāds domu biedrs, kaut vai virtuāls. Tātad, kā es pie tā visa nonācu? Tas notika no visām pusēm vienlaicīgi sinhronizējās notikumi, gan no tādas tīri fiziskās puses, gan arī no tādas garīgo prakšu puses. Fiziskā puse ir tāda, ka man ir visas dzīves laikā bijuši ļoti daudz dažādas veselības problēmas, sākot ar to, ka ir izgriezti vairāki orgāni, beidzot ar to, ka muguras stāvoklis nav diezko, teiksim, dažbrīd ir ļoti sliktā stāvoklī, pāris mēnešus atpakaļ gulēju gultā, nevarēju piecelties, nevarēju sēdēt, staigāt, gulēt, neko darīt. Un noskatījos 2 video, kas man ļoti iedvesmoja. Viens bija no šīs te fiziskās puses, saucās Fat, Sick and Nearly Dead, par vienu austrāliešu vīrieti, kurš viņam apmēram ir 35 gadi, un viņš gāja pie ārsta, uztaisīja dažādas analīzes, it kā viņš ir normāls vidusmēra vīrietis, bet viņam jau šajā vecumā ir ļoti daudz dažādas problēmas veselības. Un viņš taisīja tādu tā kā tūri pa Ameriku, cik tas bija, apmēram 3 mēneši, kur viņš pārtika tikai no svaigas spiestām sulām. Un viņš taisīja analīzes pirms tam, pēc tam, un, protams, rezultāts tur bija fascinējošs. Arī tā visa informācija par svaigēšanu, kas ir visapkārt grāmatās, blogos, internetā, ir tāda, ka ļoti daudz cilvēki ir izārstējušies no neārstēmām slimībām, tā kā vēzis vai dažādām sirds asinsvadu slimībām, diabēta un visdažādākajām slimībām. Viņi ar šādā veidā ir atguvuši savu veselību. Un otra lieta ir, es nodarbojos jau vairākus gadus ar tādu praksi kā cigun, manā gadījumā Junjuan cigun, tas ir viens no paveidiem. Un nesen es noskatījos arī video, kur bija intervija ar tādu krievu puisi, kuru sauc Dmitrij Lapšinov. Un viņš gan stāstīja par to, kā viņš jau 2 gadus neēd pilnīgi neko un pārtiek tikai no garīgās enerģijas. Bet, kā vienu soli tajā pusē viņš arī minēja, uz to pusi viņš minēja svaigēšanu. Un tur viņš stāstīja, ka mēs, cilvēki, apmēram 80% no visas savas enerģijas lietojam barības pārstrādei.
viņš arī stāstīja, ka viņš nodarbojās ar dažādām garīgām praksēm, ar cigunu, ar zen meditāciju. Un viņš saka, ka kaut kādā brīdī ir noticis tāds, ka tāda tā kā pauze, kad viņš it kā praktizē un netiek vairāk uz priekšu. Un tad viņš ir tā kā kļūst par veģetārieti, pēc tam par vegānu, tad svaigēdāju un tālāk jau uz pārtikšanu no prānes. Un viņš saka, ka tanī brīdī, kad vairs netiek lietota gaļa, piena produkti, dažādas tās pārtikas produkti, kas prasa ļoti daudz ilgu laiku, lai pārstrādātu šo pārtiku, kur organismam visu laiku ir jāvirza enerģija uz to, tad viņam kļūst daudz vairāk enerģijas, ievērojami daudz vairāk enerģijas, un viņš to enerģiju var virzīt savās garīgajās praksēs, kur attīstība uzreiz notiek straujāk. Šie divi video kaut kā vienlaicīgi nonāca manā redzeslokā, un es varu teikt, pēkšņi, tas bija tā, pēkšņi sapratu, jā, tas ir manējais, tas kaut kā sinhronizējās ar manu sirdi, un es sapratu, ka jā, es to gribu darīt, un ka nevis pat gribu, bet ka tas man ir pilnīgi nepieciešams to visu darīt. Un tā pilnīgi vienā dienā es izdomāju, viss no rītdienas es sāku svaigēšanu. Un, protams, ir ļoti daudz visos amerikāņu video, krievu video, visi runā par to, ka ļoti reti, kurš pāriet tā vienā dienā 100%, ka vajag pamazām, ka organisms nav pieradis pie tik daudz svaigas pārtikas un ka viņam vajag lēnām pierast. Un tad vajag pamazām, jo, ja tu nedari pamazām, tad sākās tur dažādas krīzes, tā kā noraušanās un tādas lietas. Bet tagad jau iet 3. mēnesis, un man neko citu negribās. Es esmu ļoti laimīga ēdot savu lielo bļodu ar salātiem un augļus katru dienu. Vienīgā reize, jā, vienu reizi es, tā kā nevis noraušanos to varētu saukt, bet tā kā pārkāpu šo te visu programmu vienās pusdienās, jo es biju tā, kad es pusgadu lūdzos savai ķīniešu draudzenei, lai viņa man uzaicina savās ķīniešu tradicionālajās pusdienās, un viņa beidzot man uzaicināja tieši tajā brīdī, kad es sāku pievērsties svaigēšanai, un es domāju, tas būtu ļoti nepieklājīgi, ja es tā kā teiktu, nē, piedod, es vairs tā kā, nē. Un, jā, es aizgāju, paēdu, viņas bija ļoti garšīgs. Bet es saprotu, ka, tas nav manējais. Svaigēdāju galvenā, teiksim, filozofija, uz ko tas viss pamatojas, ir tāda, ka ir dažādi produkti organismā rada dažādu vidi. Ja mēs lietojam gaļu, piena produktus, ceptu, vārītu, tādas lietas, tad tas rada organismā skābu vidi, kurā arī zeļ un plaukst visas infekcijas, vīrusi, slimības un tādas lietas. Savukārt tā pareizā, perfektā vide ir sārmaina vide. Sārmaina vidi dabū no šiem visiem svaigajiem produktiem, ēdot tikai svaigu. Respektīvi, tas ir tas, kas arī uzlabo veselību un visu pārējo. Tad, protams, galvenais jautājums, kas ir visiem, pirmais jautājums, ko es esmu dzirdējis no visiem, ar ko es esmu par to runājusi, ir, kur tu dabūni olbaltumvielas, proteīns angliski. Vai vitamīns B12 ir top tēma visos svaigēdāju fórumos, blogos un tā tālāk. Doma ir tāda, ka zarnu trakts ir radīts, lai pats izstrādātu visas vajadzīgās vielas, un sākot svaigēšanu, ir kāds apmēram
teiksim, vidēji pusgads līdz gads pārējais periods, kad organisms pierod pie visas tās svaigās barības, pierod viņu pārstrādāt, pierod dabūt visus vitamīnus, minerālus un nepieciešamās vielas no tās svaigās pārtikas. Un tanī brīdī viņam ieslēdzās iekšējā, krievi to sauc par alķīmiju, kad visas nepieciešamās vielas viņi dabūn, nevis viņi, bet zarnu trakts mēsēs. Tagad. Jā. Nofilmēju šito arī lūdzu, kā viss sagāsās, ja? Jā, tas ir nofilmēts. Kā mums ir uztaisīts pods speciāli priekš filmēšanas laukumiem pielikts. Kā šeit ir speciāli viss iedekorēts, lai fonā viss izskatītos brīnišķīgi. Kā Dārta nogāzās ar visu filmēšanas iekārtu. Tad mēs esam atpakaļ pēc nelielas tehniskas ķibeles, un es laikam paliku pie tā, ka zarnu trakts izstrādā visas nepieciešamās vielas, kas viņam ir vajadzīgas pats. Tas notiek, protams, pēc šī te ilgstošā pārejas perioda, kad organisms ir iztīrījies, izvadījis visus toksīnus, pārregulējies uz jauno esības režīmu. Jā, vēl kas ir svarīgi, ka es nu pat noskatījos, sāku skatīties jaunu blogu, ko veido viens krievu puisis, vārdā Arsēns, un uzvārdus viņam neatceros. Es jums varu iedot linku, ja jūs gribat. Un viņš ir profesionāls sportists, kas nodarbojas ar austrumu cīņām, un viņš arī jau vairāk kā 2 gadus ir svaigēdājs. Un viņš stāsta par šo visu procesu no tāda sportista prizmas. Un kas man patika, ka visas tās lietas, ko es tā kā noklausos pēc tam, īstenībā es pati jau automātiski esmu sākusi darīt. Un ko viņš uzsver, ka galvenā lieta, lai šis pārējais process notiktu daudz ātrāk, ir tā, ka ir aktīvi jāsporto, katru dienu jāvelta sportam, jo tanī brīdī visi tie iekšējie procesi notiek daudz ātrāk, un šī pārēja ir daudz vieglāka. Daudzu jauniņo svaigēdāju kļūda ir tā, ka sākumā viņi tā kā bada sajūtu aizstāja ar to, ka viņi ēd ļoti daudz riekstus, medu, tādas ļoti tās kairinošas vielas, pie kā mēs esam pieraduši, tādas sātīgas. Un līdz ar to viņiem tas pārējais process notiek ilgāk, sāpīgāk, un bieži vien ir dažādas komplikācijas. Man jau no paša sākuma lielākoties gribas ēst ļoti daudz salātus. Ēdu daudz salātus, mazliet mazāk augļus. Un tas pārējais periods, nezinu, vai viņš noteikti vēl notiek, un tāds kā es esmu svaigēdājis šodien pēc bišķiņ tikai 2 mēnešiem, pēc 2 gadiem es būšu noteikti cits cilvēks. Tas ir gadījumā. Es, protams, domāju, ka es būšu visu mūžu, bet dzīvē notiek visādi. Un kas notika? Sākumā, pēc pirmajām pāris nedēļām, es sāku pamosties tā kā ejot gulēt. Nebija nekāda piepampuma, nekāda atšķirība. Parasti ir tā, ka pieceļoties no rīta, tu esi drusku cits cilvēks, skatoties spogulī. Bet tagad ir tā, ka es aizēju gulēt, pieceļos, paskatos spogulī un izskatās, apmēram tā, kā es nebūtu gājis gulēt. Apmēram tieši tāpat. Tad sākumā notika, es visu laiku, droši vien tā ir limfas tīrīšanās, es visu laiku atklapoju tādus tā kā limfas gabalus. Pēc tam man bija visu laiku tādas mūžīgās iesnas, kad no rīta obligāti bija jāizšņauc deguns un citādi nevarēja pelpot. Tagad vispār man viss ir
tīrs visu laiku, es varu elpot, tādas problēmas vispār nav. Tad man bija kaut kādu 1 nedēļu, pusotru, ļoti daudz izsitumu, pumpas, ļoti daudz uz sejas, visur, uz kājām, rokām, visur. Saprotu, kā daļa no tīrīšanās procesa. Pēc tam pagāja mēnesis, un man parādījās arvien vairāk un vairāk enerģijas. Es sāku, tieši pagāja mēnesis, es uzreiz pieteicos, sāku nodarboties ar austrumu cīņām, gāju uz kung fu vinču nodarbībām. Un tagad ir pagājis vēl mēnesis, un tās nodarbības ir 3 reizes nedēļā, un man liekas, ka man vēl ir par maz. Man ir parādījies tik daudz enerģijas, ka es ceļos jau 5 no rīta un sāku skriet. Tas mans ir šonedēļas jaunums, ka es sāku no rītiem skriet. Un tas arī ir mazliet tā bloga iespējā, ko es noskatījos par to sportistu svaigēdāju, kurš teica, ka jo vairāk tu sportosi, jo ātrāk tas pārējais process notiks, ieslēgsies tas svaigēšanas režīms, kad būs ārkārtīgi daudz enerģijas un varēs ārkārtīgi daudz sasniegt. Bieži vien cilvēki saka, ka svaigēdāji nomirst no bada, vai svaigēdāji ir tādi izkāmējuši bāli, cilvēciņi, patizli. Un skatoties arī vairākus šos te blogus, lasot informāciju, arī šī te sportista personīgo pieredzi un citu cilvēku, tad es sapratu, ka tā svaigēšana obligāti viņai jāiet komplektā ar sportu, jo uz svaigēšanas muskuļi veidojas tikai tie, kurus tu izmanto regulāri. Un ja tas svaigētājs visu dienu sēž pie datora un nekustās, vienīgi aiziet līdz virtuvei atpakaļ vai es nezinu, tad viņš arī paliek par to bālo tievo patizlo cilvēciņu. Bet, ja viņš aktīvi nodarbojas ar sportu, tad viņš ir pilnīgi normāls, labas miesas būves un paskata cilvēks. Kas vēl? Par šiem 2 mēnešiem mana sejas āda ir ļoti mainījusies. Man tik laba sejas āda nav bijusi, nezinu, vairākus gadus. Ļoti, ļoti tīra. Noteikti tas ir tikai sākums. Vēl es esmu pazaudējis kādus 2 izmērus, nezinu, nav svaru, nesveros, bet drēbes, kas bija pirms 2 mēnešiem, ir krietni pa lielu. Es domāju, tas turpināsies vēl, ņemot vērā manas augošās sportiskās aktivitātes un lielo enerģiju. Daudzi baidās no tā, ka kāda būs tieši draugu un ģimenes attieksme, ka nevis nosodīs, bet, teiksim, tā kā baidīsies, satrauksies, vai arī tieši piedāvās, uzspiedīs, nē, paēd to gaļiņu, šito kotletīti vai šito kūciņu. Un es domāju, ka tas lielā mērā ir atkarīgs arī no paša, kā es pati sevi nostādu, cik es nopietni to pasniedzu. Manā gadījumā tā nebija problēma. Ģimene man ir vienkārši fantastiska, jo es jau pirms tam biju vairākus gadus veģetāriete, un visādas manas izdarības, laikam, viņas ir mazliet izaudzinājuši. Un viņi ļoti, ļoti mani atbalsta un arī respektē manu lēmumu. Mamma uzreiz noprasīja visu, ko es varu ēst, ko es nevaru ēst. Uzdāvināja man dzimšanas dienā kilogramu ar ciedru riekstiem, kurus es ēdu ļoti, ļoti lēnām, pāris riekstus nedēļā. Tēvs man uzdāvināja blenderi, krustmāte man uzaicināja ciemos, un tur bija sagatavots visi svaigi salāti un augļi, tā, lai man būtu ērti un patīkami. Šodien es jūtos ļoti daudz izstāstījusi. Visas tēmas,
un miljonus tēmas, ko es nepaspēju šodien, tas noteikti sekos nākamajos blogos. Es ceru arī attīstīt tādu lietu, kā intervēt citus pazīstamus vai iepazītus svaigēdājus. Tā kā pagaidām vēlu sev un jums visiem izdošanos. Ceru, ka varbūt tas jūs kaut kā iedvesmoja. Un tad tiksimies visai drīz!